Rudzu maize ir tik garšīga un smaržīga. Kur rodas tradicionālā rudzu maize? Rudzu maizes galvenā sastāvdaļa ir rudzu milti. Lai iegūtu rudzu miltus, sākumā laukā iesēja rudzu graudus, no kuriem izaug rudzu vārpas. Un, kad rudzu vārpas ir nobriedušas, tās nopļauj un iegūst rudzu graudus. Pēc tam graudus samaļ dzirnavās un iegūst dažāda rupjuma rudzu miltus. Visvērtīgākie no tiem ir pilngraudu rudzu milti. Milti ir balti pelēkā krāsā. Rudzu miltus uz maizes ceptuvi nogādā maisos. Miltus var piegādāt arī miltu piegādes mašīnā. Miltus pa cauruli pārsūknē lielās tvertnēs, kas izskatās kā tornis. Tornis var būt līdz pat 50 metru garš. Tas ir 4 stāvu mājas augstumā. Uz maizes ceptuvi atved arī dažādas izejvielas maizes cepšanai – cukuru, ķimenes un citas. Sākam ražot! Rudzu mīklu gatavo no vairākām izejvielām – rudzu miltiem, ūdens, cukura, sāls, ķimenēm, gaišā iesala, tumšā iesala, plaucējuma, ierauga un citām izejvielām. Mīklai var pievienot arī sēkliņas, mērcētus graudus, riekstus un žāvētus augļus. Pirms mīklas mīcīšanas visas sastāvdaļas ir rūpīgi jāsagatavo. Pievērs uzmanību, ka ir gaišais un tumšais rudzu iesals. Gaišo rudzu iesalu gatavo šādi. Rudzu graudus mērcē ūdenī tik ilgi, līdz tie sadīkst. Šajā procesā graudā veidojas aktīvās vielas, ko sauc par fermentiem, kas ir nepieciešami mīklas pagatavošanas laikā. Tad sadīgušos graudus izkaltē un samaļ. Tumšo iesalu gatavo gandrīz tāpat kā gaišo, tikai sadīgušos graudus kaltē ilgāk un augstākā temperatūrā. Gaišais iesals maizītē piešķir saldeno garšu, bet tumšais iesals piešķir brūno krāsu un aromātu. Īpaša maizes sagatavošanas sastāvdaļa ir ieraugs. To dēvē arī par maizes sirdi un pievieno gan plaucējumā, gan mīklā. Ieraugu gatavo no miltiem, ūdens, mīklas gabaliņa no iepriekšējās mīklas un pienskābām baktērijām. Pienskābās baktērijas ir īsti darboņi. Tās ieraugam piešķir patīkamo un nepieciešamo skābumu, kas uzlabo mīklas īpašības un maizes garšu. Šādas pienskābās baktērijas atrodas arī tev zināmos produktos, piemēram, kefīrā un skābētos dārziņos. Ieraugā dzīvojošie raugi pārtiek no cukuriem, kuri veidojas mīklā. Tad izdalās ogliskābā gāze, kas irdina mīklu un palielina tās apjomu. Tagad gatavosim plaucējumu. Kublā ieber rudzu miltus, gaišo iesalu, ķimenes. To visu aplej ar karstu ūdeni, tad to maisa, līdz maisījums kļūst viendabīgs. Bērnars domā, ka viņam vajadzēs uztrenēt muskuļus, lai to visu vienmērīgi samaisītu. Pirmajās stundās pēc plaucējuma pagatavošanas notiek mazais brīnums. Bez cukura pievienošanas palielinās cukura daudzums plaucējumā. Plaucējums kļūst saldens. Tad tas viss ir jāatdzesē, jāpievieno ieraugs, lai var sākties skāpšanas process. Un tas viss kopā piešķir maizei tās īpašo aromātu un saldskābo garšu. Plaucējums garšo ļoti līdzīgi, kā nogatavojies ābols. Plaucējums kublā gatavojas vismaz diennakti vai pat 2. Nu esam sagatavojuši visas vajadzīgās sastāvdaļas un varam sākt gatavot mīklu. Mīklas katlā liekam plaucējumu, ieraugu, tumšo iesalu, cukuru, sāli, ķimenes. Lai dažādotu maizes garšu un uzturvērtību, var pievienot arī žāvētus augļus, sēklas, rīvētus burkānus, riekstus. Mīklu mīca apmēram 15 līdz 20 minūtes. Pēc mīcīšanas mīkla ir jāuzraudzē, lai maize būtu poraina. Raudzēšanas laikā mīklā veidojas ogliskābā gāze, kas izskatās kā pūslīši. Bernardam tie atgādina burbuļus. Viņš tos varētu ķert visu dienu. Rūpīgi aplūkosim maizes šķēli. Vai redzi, ka tajā ir daudzi sīki dobumiņi? Tos sauc par porām. Poras radušās no ogliskābās gāzes pūslīšiem mīklā. Izrūgušo mīklu var sākt veidot klaipos. To var darīt ar meistarīgām rokām vai ar iekārtu. Veidojot mīklas klaipus ar rokām, tos liek uz īpašas maizes lāpstas, ko sauc par lizi, kas apkaisīta ar klijām, un pēc tam tos liek krāsniņā cepties. Bet, ja klaipu dalīšanu veic iekārtā,
Tad katru gabalu liek uz dēlīša vai formā un pēc tam plauktos. Dalīšanas un veidošanas procesā no mīklas daļēji tiek izspiesta ogļskābā gāze, tāpēc pirms cepšanas to nepieciešams uzraudzēt vēlreiz. Te siltumā un mitrumā mīkla atkal pieņemas apjomā, uzrūkst. Kad klaipiņi uzrūguši, tos noglauda un, kā maiznieki saka, šauj krēsnī cepties. Rūdzu maizi cep apmēram 40 līdz 60 minūtes. Ņemot ārā no krāsniņas, maizes klaipu apsmērē ar ūdeni, lai maizītes garoziņi kļūtu mīkstāka un spīdīgāka, lai saglabātos maizes aromāts un lai pasargātu to no bojāšanās. Pēc cepšanas maizi atdzesē istabas temperatūrā. Pircēju ērtībai atdzesēto maizi var sagriezt šķēlēs, maizes sagriešanas iekārtā. Maizi iepako maisiņā. Ja esi apēdis visu maizīti, ņem vērā, ka maisiņu var izmantot atkārtoti. Tur tu vari ielikt savu pusdienu maizi līdzņemšanai pārgājienā, uz skolu vai bērndārzu. Ja esi nolēmis maisiņu izmest, lūdzu ņem vērā, ka to var likt pie šķirotajiem atkritumiem konteinerā ar norādi plastmasa. Maizīte ir ļoti vērtīga, jo tā satur daudz dažādas mūsu organismam nepieciešamas vielas. Ogļhidrātus, kas nodrošina enerģiju, olbaltumvielas, kas stiprina muskuļus, šķiedravielas, kas tīra organismu un uzlabo asinsriti, minerālvielas, kas stiprina kaulus un zobus, vitamīnus, kas palielina izturību un koncentrēšanās spējas, bet bioloģiski aktīvi savienojumi palīdz stiprināt mūsu imunitāti. Maizīte ir radīta, lai to apēstu. Rūdzu maizīte ir sātīga, tā dod spēku un izturību. Labu apetīti!